Sveicināt! Šajā video parādīšu piemērus, kādām bildēm ir jābūt internetu veikalā un kam pievērst uzmanību. Lūk, piemērs, ja tad bilde ir duļķaina, palielinot viņa vispār tāda maziņa paliek. Kāpēc vispār tā notiek, ka bildes ir duļķainas? Iesim administrācijas sadaļā, WooCommerce, WordPress sistēma un redzam, teit ir mēdī, bibliotēkas, un te mēs varam redzēt visu, kas ir ielādēts. Uzklikšķinam. Un ko mēs redzam? Ka šī te bilde ir 43x90 pikseli. Tas ir maza ikoniņa. Un, kad cilvēks viņu skatās, sistēma automātiski viņu palielina to mazo ikoniņu un rodas šādi te defekti. Tad, kas ir jāņem vērā? Pirmais. Bildes var būt tikai minimums 500x500 pikseli. Tad parādīšu, kā tas izskatās. Varat iet mūsu mājaslapā dokumenti24.lv, mūsu raksti un atrast rakstu par bildēm. Lūk, šī zemeņa bilde, lai ir priekšstats, tas ir 500x500. Tad horizontāli, vertikāli 500 pikseli. Mēs varam uz jebkuras bildes ar labo peles pogu. Man ir krievu valodā interneta pārlūks, tāpēc te ir krievu valoda, bet te ir jāatrod bildes adrese, URL. Katrai bildē ir URL. Viņu var nokupēt to URL, atvērt vaļā jaunā logā, pieņemsim, es ielīmēju to adresi, kur nokupēju no bildes, un redzu, kā jāizskatās ar bildē. Šis 500x500 pikseli ir minimālais. Piemēram, ja jūs nopietni domājat ar biznesu nodarboties, tad jums būs jāizmanto dažādas reklāmas iespējas, un, piemēram, Facebook savā sistēmā neielādē bildes mazākas, kas ir par 600x600 pikseliem. Tad, ja jūs gribēsiet tādas smart reklāmas taisīt, kurus redz klienti, kurus interesē tur noteikta tēma jūsu weblapā, tad, ziniet, sadarboties Facebooku, minimālā prasība ir 600x600 pikseli. Tad bildes nevar būt tādas maziņas. Tas ir pirmais solis. Nākamais, ko es te ievēroju, kā uzklikšķinot, es redzu, ka dažas bildes kaut kur te bija, ir PNG formāts. Arī ļoti maziņa, redzam 214x200, tas ir maziņa. Un vēl PNG formāts. Teorētiski var izmantot PNG formātu, bet labāk ir izmantot JPG formātu, bet vismodernākais formāts, kur es Google atvēru, ir šis WebP vai SVG. Šie formāti ir, vismazāk satura kilobaitus, megabaitus, un tas ļauj atvērt ļoti ātri telefonā to bildi, sekundes mazāk laikā. PNG, tas jau šī bilde var ielādēties 2-3 sekundes. Tad ir jāņem vērā, ka ir tāda lieta kā izmērs, tie ir pikseli, un vēl bildē ir KB, tas ir svars. Un te ir jāatrod tāds kompromiss. Šis svars ir normāls, līdz 100 KB ir normāli. Bet ja ir virs 100 KB, tad ir jālieto jau kaut kādas papildus programmas, kas šito te samazina, jo pretējā gadījumā, ja jums būs liels KB, ar telefonu būs grūti atvērt jūsu weblapi, jo viss bremzēs, jo kamēr tās bildes ielādēsies, runa ir par interneta trafiku. Jums ir jārada tāda lieta, lai trafiks netiktu aizņemts ar smagām, lielām bildēm. Bildes vizuāli, horizontāli, vertikāli var būt liels, bet bildēm ir ļoti parametrs smagums, tas nevar būt liels. Un tāpēc ir jāmāk sabalansēt. Par bildēm. Kā uziesim uz preces labot produktu, šo te? Kā visvieglāk dabūt bildi? Paņemam preces nosaukumu, nokopējam un vienkārši iekopējam Google meklētājā. Piespiežam Enter, uzspiežam, ja jums ir angļu valoda, tad image vai bildes šo te sadaļu Googlā. Un mēs redzam, ka te ir tie produkti visdrīzāk jau parādās, un te ir tāda lieta instruments, un te mēs varam izmērs liels, big, angliski.
Un šīs visas bildes būs jau, foršas lielas bildes. Un tad mēs uzbraucot virsū, mēs redzam, cik ir pikseļi. 1000, tas ir forši, 1000, tas ir pa visu ekrānu, bez problēmām. Ar labo peles pogu atkal nokopējam bildes adresi, URL. Nokopējam, atveram jaunā logā, redzam, cik forša bilde patīk, atkal labā peles poga un saglabāt bildi kā. Es viņu saglabāju. Un tad nākamā lieta būtu uz forši, šis formāts arī dara, WebP, vispat labākais, ja. Nākamā lieta, kas jums vajag, ja jūs gribat Googlā parādīties, jums vajag arī te rakstīt atslēgas vārdus. Pūdele, treniņiem. Var sakot, te ir jāraksta tie vārdi nosaukumā, kurus meklē cilvēki Google meklētājā. Tas, ja jūs gribat, lai jūs atrod vispār. Lūk, jums ir bilde. Lejuplādāt. Ko jūs darat? Jūs vienkārši šito mēs noņemsim nost, pievienot attēlu, augšuplādēt, un es vienkārši uzvilku šo bildu, pieturot peles kreiso pogu, bildes uzvalku virsū. Vai, var vienkārši tā pa vecam, kā jūs iepriekš lādējat, un viss. Parādīšu vēl vienu lifehacku. Tad bilde bija super, viņi ir maz kilobaitu un liela izmēra. Un viņi atverot būs vispār superīgi, līdz varam pārbaudīt. Atvērsim vaļā šo preci. Un redzam, viņa vairs nav duļķaina, uzliekam bams. Viņa atverās diezgan liela. Principā, lielākais horizontāli, tas ir kaut kādi 1600 pikseļi. Principā, lielāki ekrāni nav jēga. 1600 maksimums, minimums, kā es teicu, tie ir 500 pikseļi. Tam ir jāseko līdzi. Vēl viens variants, kā ielādēt ātri ir bildi, līdz vēlreiz parādīšu. Atrodam Googlā labu bildi, patīk šitā, piemēram. Pastamies pikseļus, laikam tur ir ok, vai nē, maziņi. Pastamies nākamos, 1000 x 1000, vispār super. 1000 x 1000 es arī redzu, ka ir vienādas malas, ka viena mala ir horizontāli, vertikāli, bildē ir vienāda. Ja gribās, lai veikalā viss ir pa smuko, simetriski, tad šīm malām ir jābūt vienādam, respektīvi kvadrātam. Tad es skatieties, kopēju atkal šo te bildes URL, tad ko es daru ar labo peles pogu, es uzklikšķinu uz bildes, tad ar kreiso peles pogu nokopēju, ja, tad, vai vienkārši piespēt, kopīrovaķi URL, bildes adresi jākopē. Tad es ieeju pie produkta, pievienot produkta attēlu, augšuplādēt, spiežu atlasīt failu, kā parasti darījāt no datora, jā, visdrīzāk parādās dators, bet te, kur ir šī te faila nosaukums, es ielīmēju to nokopēto bildes adresi un spiežu šeit atvērt. Un redzam, notiek ielāde, un tieši pa taisnā no interneta tika novilkta bilde. Tas ir tāds lifehacks, to var nepielietot, var vienkārši kā iepriekš, sākumā bildes nokopēt uz datora un tad augšuplādēt veikalā. Vēl runājot par bildēm, var bildes taisīt arī ar telefonu, bet kas ir jāņem vērā, ka bildes ar telefonu tas ir vismaz 4 megabaiti, un tās bildes pirms ielādes internetu veikalā būtu jāielādēs šajā te weblapā. Te var uzvilkt virsū tās bildes vai vienkārši piespiest un augšuplādēt. Un tad notiks process, viņš to bildi saspiedīs šī te, shortpixel.com. Un respektīvi, ja bilde pēc telefona ir tur 4 megabaiti, kas ir 4000 kilobaiti, mums vajag tikai līdz 100 KB, tad šī te programma to izdarīs bez maksas. Var, tāds lifehacks. Vēl viena lieta, ko var vienmēr par jūsu veikalu, tad jūsu veikals ir WooCommerce,
un sistēma ir WordPress, var uzprasīt chatam GPT, kur es ierakstu chat GPT, un tad te apakšā es ierakstu kādas bildes, ir labas bildes priekš internetu veikala, un tad uzprasu chatam GPT latviešu vai angļu valodā, un tā tad te var saņemt ļoti daudz informāciju, kādām ir jābūt labām bildēm, bet, es varu pateikt, ka tādos lielos zīmolos tas ir atsevišķi cilvēks, fotogrāfs, kas ar to nodarbojas, un tas fotogrāfs ir ne vienkārši fotogrāfs, tas ir mākslinieks pēc būtības. Laba bilde, tas ir, mākslinieciski kadri, un reku te ir, te var palasīt par fonu. Vislabākais fons ir, balts fons iedarās visos, interneta veikalos. Vēl viena lieta, ko var pačekot, tas ir Google Play veikalā, tas ir Android telefoniem, ir dažādas programmas, kur nofotografē to preci, un uztais foršu foniņu, un te var iet video, mazliet paskatīsimies. Tas ir gan par seju, bet tā var būt prece, tad var tur krāsas pielikt, kontrastu mainīt. Bet, kas ir foršu precēm, tas ir fonu, ja mēs varam noņemt fonu. Jā, fonu pamainīt, balts fons. Tad ir šādas te aplikācijas, jeb lietotnes ir vairākas, un arī tās var izmantot. Bet, ja vismodernākie jūs gribat būt, tad jums par preci ir jātaisa Reels, jeb YouTube'ā, to sauc par Shorts, izveidojiet kontu YouTube'ā un pievienot video. Un Protein ranking. These are based on my favorite flavors, but none of them are inherently bad. Ko jūs darat? Jūs tādus pašus video uztaisat par labākajiem produktiem vai ar lielāko peļņas procentu produktiem, Reelsu, aprakstiet, pastāstiet, ielādējiet un reku YouTube adresi augšā vienkārši nokopējiet, aiziet uz savu veikalu un kur te beidzās apraksts, vienkārši ielīmējiet šo te saiti un piespiediet Enter. Un lūk, jums ir tik moderna sistēma, ka viņi automātiski pie preces ieliks video un, protams, neaizmirstam spiest atjaunot. Lūk tā, lai izdodas, taisiet Reels latviešu valodā, tas būs daudz efektīvāk. Šai bildē galvenai, protams, arī ir jābūt, bet šie te Reels, kas būs pie produkta, īsi video līdz 1 minūtei, vertikāli filmēti, man liekas, tas ir vismodīgākais tīri no marketinga viedokļa 2024. gadā. Lai izdodas!